Visiem čau! Labrīt, labdien! Pusdienas laiks. Es atbraucu uz upi. Darbs. Kamēr izkasās, kamēr viss sagatavoja, tā arī bija. Nu nekas. Pamētās, 2 lājus jau aizgāja. Viena airiem, viena motorēna jau man sveicināja, man jau pazina. Vo. Tā. Tad par foršām lietām, jā. Kāds vinnēs konkursiņā rotiņas, kā jau teicu. Rotiņi ir klāt, gan jums, gan mums. Nu, lūk. Tātad, rāda rotiņas. Rotiņi mums ir šādi. Laimīgais Jānis. Lucky John. Laimīgais Janka. Nu, var sakot, sudraba. Tad ir bronza, laikam, un zelta lielais rotiņš. 4. numurs, mazākie 2 un lielākais ir 5. Mazie 11 grami, lielais 12 grami. Nu jā, nu tā viņi izskatās. Tātad šie 3 rotiņi kādam tiks. Tātad skatīšos, kurš ir abonents, un tad skatīšos pareizo atbildi, būs man ko darīt. Čakars baigais būs. Es jau mēģināju to aplikāciju, kas pati izlozē laimētāju. Man kaut kā neiet. Nevienā datorā, ne telefonā neatpazīst manu YouTube adresi, tā aplikācija un ne Instagram adresi viņi neatpazīst. Man jau tas Artis Smirnovs, makšķernieks, atsūtīja, kur var uztaisīt to visu, bet kaut kas man nesanāk, nemāk, es nezinu. Vakar mēģināju visu nakti, pusnakti un šorīt. Var sakot, jā, rakstīšu roku. Tātad, konkursa jautājums. Man salūza makšķere, bolonēze, 6-metrīgā, šo pavasaru. Tātad, jautājums. Kurš ražoja to salauzto makšķeri? Kurš bija uzražojis, ražotājs, jā. Kurš skatās cītīgi manas filmas, tas zina atbildi. Vai nu atkal būs jums jāskatās. Bet jā, tas ir šā gada video. Es pateicu par to visu. Par to veco makšķeri. Nu, lūk, informācija ir pieejama. Tā kā gaidu atbildes. Es nezinu, ko tur vēl. tad jau, es nezinu, kad izlozēsim vai nu svētdien. Tagad man būs 2 dienas vēl jāstrādā. Un nezinu, ja lietas negāzīs, pastīsimies, kā man tur viss sanāks. Ja viss sanāks, tad svētdien izlozēsim laimīgo cilvēku, kurš dabūs skaistos rotiņus. Nu, lūk. Jā, gribi, negribi, jāpaslavē salmo. Viņi man piespiež viņu slavēt viņus. Rotiņi no salmo nāk un dāvana man ir. No salmo dāvana. Un tādi tārpiņi gumijas. Redziet, tādi skaisti. Tad viņus var makšķerēt šādi. Uzzīmēts, kā uzlikt uz āķīša. Tā kā tādi. Jā. Kā tu tur nepaslavēsi salmo? Ja viņi dāvina. Lūk. Kad būs 500 abonenti man, tagad ir 334 vai 335, kad būs 500, tad izlozēsim spoli jaunu. Ne jau 400 eiro, bet, normāli, priekš cilvēkiem. Tādām, kādas es pats makšķerēju. Jā, tādā kaut kādā cenu apjomā. 40, 50, tāda eiro, 60, tāda spolīt, pastīšos. Jā, atkal pirkšu no salmo. Es vienīgais tās spoles pats izmantoju, zinu, ka viņas ir labas. Vienkārši tā. Zinu, kad jā. Neviens polna man nav noplīsus, kas ir no salmām man pirktas, visas iet.
Visādi iet, bet iet. Nu, tā kā tā. Jā. Nu, labi. Jāmet iekšā. Jaunais rotiņš. Nu, vienu vietu nomētāju. Pagaidām klusums. Tā jau es zināju. Atbraukšu ķert līdeks, nekas neķersies. Jaunais rotiņš man kāds. Wow. Bija zelta, uzlikus sudraba. Vīri jau viss izķēruši ir, kamēr es atbraucu līdz upei. Visas zivs jau izķertas. Nu. Varbūt kāda būs palikusi vēl. Cerams. Opa. Mana lielā līdaka jau noķerta būs, kas man apēda rotiņu manu. Nekā nebija. Nomētāja. Aizpeldējies kaut kur jau citur. Varbūt guļ kaut kur dzelmē. Viņš jau varbūt dzelmē arī ir čuču. Kas viņi zina? Pusdienas laikā. Mētāšu rotiņus jaunos. Varbūt uzlikt kādu vizuli, nezinu. Nevar jau saprast, ko labāk. Vīriem tur laivā bija tādas gumijas lielas. Be kā līdakas. Krāsainas, skaistas. Esot jau saķēruši kaut ko. Nu, nekas. Sezona būs atklāta. Oficiāli. Nu. Baigais rotiņš. Rotiņš. Nav pat stuka. Nu, vai nav skaisti? Kāda skaista vieta. Nu, man tā skaņa mainās, kamēr ieslēdzās mikrofons. Nu, sākumā ir kameras mikrofons. Pēc tam paiet kaut kādas sekundes, ieslēdzās. DJ mikrofons, DJ mini, DJ bobo. Nu, tāda smuka vieta, vai ne? Kā jūs domājat? Izskatās jau, nu, daudz sološu. Straume, bet bišķi dziļāks. Varbūt kāda zivti te dzīvo. Notiek, ka dzīvo. Tā, lai viņi noķer. Nu, man jau vairs nav daudz, ko palicis, ko iet. Ar jau viss. Ar jau viss jāiet būs uz mašīnu. Vai nu jāpārbrauc, vai nu jābrauc mājā. Divi varianti. Nē. Nu, taču. Kāds asurs būtu paķēris, arī nē. Nu, tiem taču ar rotiņu garšo. Ļoti garšo.
Ni? Un pat uz lielajiem rotiņiem ķerās, uz lielajiem vizuļiem asari ķerās. Kaut kā man neķerās. Jābrauc uz Lādzēnu dīķiem, tur daudz asaru. Kā metā asars gandrīz galā, katrā metienā. Nu. Pagaids gabals, ko braukt. Kā viss tur jāmaksā, laiva, biļete. Baigā padarīšana. Vai uz Ozolainas dīķiem. Tur jau tas pats stāsts. Pilnīgi tas pats. Brauc ar savu laivu, tāpat tev jāmaksā. Nezinu. Kāda jēga ar savu braukt, tad labāk paņemt tur uz vietas. Nu, čakarēties tur ar to savu laivu vēl. Jā. Būs jau jāizbrauc. Viss vēl priekšā. Viss tikai sākās. Nē, nu tādās Lādzēnu dīķos tur jau sen makšķerē, man liekas, laivā. Tur zāles. Man jau tā likās, ka tur ir zāles. Jā. Bebri te ir daudz. Ahoj, bebrakungi. Viss vienā staciņās uz upi. Pēdās. Pēdiņās. Ritīgi ieminuši te štrāsu. Vai tad tur nav zīvis? Ir. Kāpēc viņas neēd tu rotiņu? Nesaprotu. Fantastiko. Jā. Nu, wow. Nevar ļaut nogrimt, tur zāles jāliek pa virsu. Ni? Ne pa ko? Jā. Interesanti. Ļoti interesanti. Redz kā, vienmēr nevar noķert. Ja kā gribās atnāc, jā, noķer, kā pagājuša reize. Ja es ķertu sapals, gan jau, kad es atkal noķert kādu. Varbūt ne. Un ko? Riposim. Oi! Hop! Un nokrita. Maiģiņa. Gribēju parādīt, bet nu maiģiņa. Kaut ko jau redzējāt. Nu. Viss kaut ko jau uzliku. Gumijas un hairu. Nekas nekožās. Un te tagad maza bērniņš līdaciņa pieķērās. Nu vismaz ar sezonas atklāšanu. Nav pa tukšam. Nu re. Nu feini. Viens līdek bērns ir pieķēries bija. Nu re. Nu vismaz. Es jau uz māju pustaisos, man jau pasākums apnika. Nu lūk. Tā, mīļie skatītāji, abonenti, es tinos. Man nāk miegs. Līdok, es nemācēju šodien noķert. Vajadzēja man tanī dzelmē palikt, tanī dziļumā.
Pamainīt vajadzēja gumijas un pamēģināt ar gumijām pa grunti pastrādāt un pamainīt mānekļus visādus, jā, vizuļus un visu kaut ko. Es jau vienkārši maucu tik uz priekšu savu rotiņu, priecīgs. Bet, nu, jā. Nu, kaut kā tā. Tā kā braukšu mājā, taisīšu filmu. Konkurss tiks pasludināts par atklātu. Būs, jā, būs. Nu, labi. Tā, paldies, ka skatījāties. Šodien īsais video būs. Tā kā zivju baigo nav. Zivju nav vispār. Man šodien nav iekšā. Nu, lūk. Nogurums. Negribās. Baigi censties neko noķert. Nu tā, jā, būs labs garastāvoklis, noskaņojums, tad mauksim atkal. Nu, lūk, labi. Tā tad sūtiet uz YouTube pareizās atbildes līdz svētdienai laikam. Droši vien svētdien, tad jau es skatīšos, kas tur ir. Atbraukšu no darba un tad jau. Labi. Visiem čau!